Kad izrādījās, ka Saipo paliek Okortes akadēmijā, kāds cilvēks bija par to ļoti noskums – viņa draudzene un mazās Žanetes māmiņa. Es jau biju sadomājusies, ka tu nāksi mājā. Tu jau gribēji? Kas? Viņi tagad psiholoģisko spiedienu izturēt no visiem šitiem, kas iekšā palika. Jūs ir televīzija. Man tā ļoti labas attiecības ar visiem tiem. Jā, bet tu nezini, ko viņi pēc tam visu domā. Dzēr, kā Saipo meita raudāja. Jā? Kāpēc? Ka viņš nebūs mājās. Bet tev atkal nākoši pirmdien būs te jāsēž drausmīgi vienkārši. Pretīgi. Ja būs, tad būs, nu. Nu, ko tu tie skatītāji nevar balsot tad, kad notiek balsošana, nevis tagad tad visi, jā? Nu, ne, kā ir tā ir. Būs labi tā kā būs. Viss ir kārtībā. Nevelc tādus, neklaus pārāk tos tīzlos tērps, nevelc. Viņa tikai gribēja, lai es mājās nenāk. Jā? Viņa bija sadomājusies, ka es tomēr, tu man ķip izbalsos šoreiz ārā. Es šodien Ko teici? Nu, es redzu, vienkārši pat tāpēc tu teici. Jā, viņa gribēja, lai es mājās. Viņa bija dusmīgs tajā? Nē, viņa dusmīgi nebija. Vienkārši viņa bēdījās, ka varbūt tur kādreiz atkal būs tās visas sajūtas, tur izbalsošanas, viss tas. Viņa vairāk manis teica. Es teicu, ka viss kārtībā. Anna tiešādzē precīzi pateica, ka, protams, man ir divas puses. Viena ir mani mīļā cilvēka, otra puse ir mūzika, kam es vēlos atdoties. Es domāju, tā ir daudziem šeit, kur ir ieslēgti iekš šīm telpām, bet ārpusē ir cita pasaule. Ārpusē ir cilvēki, kas viņus gaida, kurus mēs te visi mīlam. Nu, visi raujās uz pusēm, bet tāda ir spēles noteikumi, un tas ir jāpieņem. Būs grūti. Protams. Un tā